11. klases skolēnam Robertam Mencim jau kādu laiku 1. septembris ir ierasta lieta. Turklāt pēdējos gados tā nozīme kļuvusi vēl mazāk, jo mācības starptautiskajā vidusskolā sākas jau augustā. Taču pirmo skolas dienu, kuru intervijā 2002. gadā Roberts tikai mēģināja iztēloties, viņš atceras pavisam skaidri. Vai mēs varam teikt, ka tagad cilvēks sāk iet skolā, ka viņš jau tā kā liels ir? Nu jā, varētu teikt. Tu domā, ka skola palīdz ātrāk izaugt? Nu jā, pēc tētis stāstīja tā pirmā diena tāda forša. Ļoti daudz satraukumu, notikumu, pirmo reizi tik daudz cilvēku apkārt. Un, jā, ļoti liela un jauna pieredze, bet visas atmiņas, kas tur ir palikušas, ļoti pozitīvas no tā mirkļa. Tagad, principā, arī tieši tas laiks pienāk, kad skola arī tā nozīme pati lielākā un visus vairāk arī izšķirās. Tajās agrākajās klasēs vēl var tur vairāk ar draugiem un tā, un tur hihakā, bet tagad tiešām mācībām daudz lielāka nozīme ir. Kas tev varētu pašam likties visvairāk interesanti tur? Nu, man liekas, tā kā tētis teica, kaut kādā 7., 8. klasē tā ķīmija. Pēc stundām, man liekas, tādi interesanti varētu būt. Laikam vairāk uz kā eksaktiem priekšmetiem, matemātika, fizika varbūt, bet tāpat laikā arī angļu valoda un tādi, kas ir nedaudz vairāk radošie priekšmeti, tie arī tāpat ļoti interesē. Kas tu gribētu būt, kad tu izaugs liels? Par to es domāju. Pa hokejistu jau es būšu nokļuvuši, jo es jau eju tagad tā kā tādās treniņos. Hokeja treniņus es principā pārtraucu gadu varbūt pēc intervijas. Un tad bija basketbola periods, kas arī aptuveni 8 gadus ilgi. Tā kā ļoti daudz kas izmainījās no hokeja uz basketbola. Tā kā tētis un mamma iet Radio SVH, liekas varbūt tur, lai es arī varbūt eju. Radio ar SVH nomainījies, kad vecāki Radio SVH strādāja, tagad tētis Radio 101. Tā kā ļoti daudz kas dzīvē izmainījies par šiem gadiem. Es jau vēl neesmu liels, ka es zinātu, ka es tiešām būšu Radio SVH un hokejistā tieši. Varbūt es kaut kad, ka izaugšu liels, pārdomāšu. Vienmēr vajag atstāt kaut kādu loku no izvēlēm, kuras varētu būt, bet tā kā uz vienu nokoncentrētas lietu šajā vecumā ļoti ātri viss mainās, un tas, kas ir pirms gada, tas šobrīd pilnīgi neatbilstam. Pats galvenais mērķis ir tiešām kaut ko tādu, kas ir svarīgs un kam tiešām uz pasauli ir nozīme tāda. Vai tas būtu biznesā vai kaut kur citur, bet tiešām tāds darbs, kur ir nozīme uz visu. Roberta mācību grāmatas tagad ir angļu valodā. Tas, lai labāk sagatavotos studijām ārvalstīs, kas ir Roberta tuvākais mērķis. Tā viņš cer iegūt ne tikai labu izglītību, bet arī jaunu dzīves pieredzi. Mums atliek vien novēlēt, lai puisim izdodas, kā pats saka, izdarīt savā dzīvē ko īpašu.